Labadiena visiem! Šoreiz es esmu atbraucis uz Dienvidkurzemes novadu Grobiņu. Par šo pilsētu man jau ir video, bet šoreiz uzņēmu vēl vienu video, jo pagājušā video es saņēmu ļoti daudz komentārus, kad kāpēc filmēju ziemā, kad nav tik skaisti. Jo patiešām es šo video biju filmējis ziemā, jeb tā teikt agrā pavasarī, bet tieši tāpēc atbraucu vēlreiz, lai nofilmētu Grobiņu vasarā un to parādītu jums. Pie kam vēl Grobiņā notiek tagad pilsētas svētki, un tāpēc bija vērts atbraukt uz šejieni vēlreiz. Šī ir Grobiņas vidusskola, kura atrodas pašā pilsētas centrā. Atbraucis esmu uz Grobiņu, kad viss zied, kad viss ir ļoti skaisti, un tāpēc es ļoti ceru, ka no jums dabūšu kādu īkšķu uz augšu, un ceru, ka uzrakstīsiet arī kādu komentāru. Un, protams, abonēsiet kanālu. Šis ir tā teikt centrālais skvērs, šī ir galvenā iela, atskaita lielo šoseju, kas ved cauri Grobiņai. Bērnu laukumiņš. Un vispār tagad staigājot pa Grobiņu, likās, ka pilsēta ir ļoti sakopta. Pilsētas svētku laikā autobusi nebrauca pa galveno ielu, nācās iet no šosejas, bet tas nekās, bija pastaiga un varēju nedaudz vairāk safilmēt nekā tad, ja braukt autobusu uzreiz iekšā Grobiņā. Lūk, viss tiešām zied. Viss ir ļoti skaisti, un bija prieks pašam pastaigāties. Speciāli pafilmēju privātmājas, lai jūs redzētu, ka tiešām Grobiņa ir skaista. Lūk, muzejs Zentas Mauriņas istabām. Es neesmu tur iekšā gan vēl bijis, bet gan jau kādreiz aizbraukšu. Šajā te ēkā ir atvērusies jauna konditorija, Liepājas avīzītē par viņu bija rakstīts. Es tur biju iegājis iekšā, tiešām ļoti patīkama atmosfēra un ļoti garšīga, un iesaku jums tur aizbraukt. Un te nu es eju pa galveno ielu uz pasākuma norises vietu. Jāsaka, ka visur, kur staigāju, redzēju ļoti daudz cilvēkus, bet tas laikam sakarā ar to, ka ir pilsētas svētki, uz šejieni sabrauc arī vēl citi cilvēki no citiem novadiem, un droši vien tāpēc arī bija tik daudz cilvēku. Ikdienā, citās reizēs, kad esmu bijis Grobiņā, tad ir daudz mazāk cilvēku.
Ejot šeit pa galveno ielu, ieraudzīju, ka te parka malā, jeb īsti nezinu, kas tas ir atvērusies kafejnīca. Bet šī kafejnīca, kā uzzināju, diemžēl strādā tikai šo pilsētas svētku laikā. Ikdienā šeit, kā sapratu, nekā nav. Bet vieta likās ļoti, ļoti pievilcīga, un diemžēl, žēl, ka tā. Savukārt šeit ir atvēries tāds kā bērnu laukumiņš, te ir dažādas atrakcijas, un, kā es uzskatu, bērniem te ir ko darīt. Tas bija tieši pretī Pilsdrupām. Šī te mājiņa, jeb kabīne, nezinu, kā to pareizi var nosaukt, ir Turisma informācijas centrs. Par to jau stāstīju iepriekšējā video. Šeit no dažādām Latvijas malām bija sabraukuši dažādi komersanti, un šeit darbojās dažādas kafejnīcas. Cenas gan jāsaka nebija tās lētākās, bet tā jau ir visos pasākumos, kad uz neko lētu cerēt nevar. Tūlīt jūs paši pēc maza brītiņa varēsiet redzēt sīkāk nedaudz. Bet šeit es iekšā dodos Pilsdrupās, kur ir uzcelta skatuve, kuru tūdaļ redzēsiet. Gatavs nāk tā.
เขาต้องคัดเอาแล้วเขา Baba kommer jag köpa den här bilden. Anja, masz presję. Ay, как ты kalıyorsun? Evet. Atspējums būvēt aizsnīgsien, atslēgot māmstas, tevi kopējums, ielās un staigāt ļauns nevisiem. Pilsētas sienās joprojām tā rakstīt, smieklos balstās domas, nespēju celt spārnus, nespēju celt spārnus. Nāc no jauna jūs man
vēl saucam vārdu, pavadīs apkārt smaidu, līdz jaunai dienai vēl nav kur skriet. Tas ir skumjas, ko tās redz. Pastāsti lūdzu, pastāsti man. Tas tās nomāks, kas tev sāp. Pastāsti lūdzu, kļūst vieglāk, dzīve ir vieglāk. Oh, yeah, yeah. Sāpi dalīt, vieglāk. Tas ir tavs acis, kuras pastāsta visu. Tas ir tavs acis, kuras stāsta man visu. Tas ir tavs acis. Tas ir tavs acis, kuras pastāsta visu. Tas ir tavs acis, kuras stāsta man visu. Tas ir tavs acis, reiz tie skritu. Tavās acīs, kuras mīlu šodien. Tas ir smaids, ko tās slēp. Dienās melnbaltās, dienās skumjās. Tas nomāks ikdienas rūpes. Pastāsti lūdzu, kas tās domās. Diena vieglāk. Oh, yeah, yeah, yeah. Sāpi dalīt, vieglāk. Oh. Vai jūs tāds esat priecīgs šovakar?
tavas acīs ir dziļums tāds, kurā vēlos krīst. Šī ir Dienvidkurzemes novada domes administrācija, bet es jau dodos prom uz autobusu. Ceru, ka jums patika un teikšu jums lielu atā!